jūs zināt, kā darbojas saules parks, esmu atbraukusi uz Brocēniem, uz European Energy būvēto saules parku, kurš ir viens no jaudīgākiem un modernākiem Latvijā. Uz sarunu esmu aicinājusi European Energy saules parka projekta vadītāju Ilvaru Pūpolu. Sakiet lūdzu, pavisam vienkārši cilvēkiem saprotami, vai jūs varētu pastāstīt, kā tad darbojas saules parks, kā šī saules enerģija tiek pārvērsta elektroenerģijā, kuru mēs katru dienu patērējam? Nu jā, tātad par pašiem saules paneļiem, kas šo darbību veids, tā tehnoloģija ir balstīta. To izdomāja zinātnieki, tad savukārt ķīnieši izdomāja, kā to uztaisīt lētāk, bet teiksim, tas princips, vienkāršiem vārdiem runājot, ka gaisma, teiksim, kā ar fotonu palīdzību izsit no šīs te kārtiņas elektronus un tālāk notiek šis te maģiskais process, ka rodās elektroenerģija saules paneļos. Varbūt pastāstiet konkrēti par jūsu saules paneļiem. Vai viņi grozās līdzi saulītē, vai viņi māk noķert saulīti? Jā, šajā parka zonā mēs atrodamies. Šeit var redzēt saules paneļus, kas ir tā saucamie grozāmie. Angliski ir tas tracking, ka viņi seko saulei. Mūsu parkā izmantoti paneļi, tā saucamie apusējie paneļi vai bifacial angliski, kas spēj uztvert saules enerģiju no abām pusēm. Kas par šiem te grozāmajiem paneļiem? Pašlaik ir dienas vidus, viņi atrodas 180 grādos vērsti uz augšu. Šī rinda ir ziemeļdienvidu virziens. Attiecīgi, ja saule iet no austrumiem, panelis pagriežās uz austrumu pusi un saulei nonākot zenītā, dienvidu virzienā paneļi atrodas horizontāli. Savukārt rietumu virzienā panelis sagriezīsies uz rietumu pusi. Ko tas dod? Tas dod, ka var vairāk saražot elektroenerģiju. Jā, protams, saules atrašanās vieta ir vienmēr zināma, kur viņa būs, un līdz ar to ir programmatūra, kas nosaka, kādā leņķī saule atradīsies. Un, attiecīgi, programma dod komandu piedziņai, kas arī groza šo te asi, kur paneļi atrodas. Sakiet, cik jaudīgs ir šis saules parks? Cik šeit ir uzstādīti saules paneļi un cik jūs spējat saražot? Šeit ir vairāk, manuprāt, kāds 150 000 saules paneļi ir uzstādīti kopumā. Parka uzstādītā jauda ir 65 megavati. Tāpatās šeit ir arī uzstādīts arī uzkrātuve ar 100 megavatu stundu ietilpību. Un šī te saražota elektroenerģija tiek nodota augstsprieguma tīklā. Kā praktiski notiek šī te pārnese? Kā šie saules paneļi saražo elektroenerģiju, kā viņa tiek nodota, nezinu, tīklā vai uzkrāta, kā notiek tas tehniskais process? Šis ir vidējās sprieguma transformators, tā kā no šejienes zemais spriegums no saules paneļiem vai saules paneļu invertoriem tiek pacelts līdz 20 kV. Tālāk šie 20 kV kabeļi pa zemi aiziet līdz apakšstacijai, kur atrodas augstsprieguma transformators, un augstsprieguma transformatorā spriegums tiek uzcelts līdz 110 kV un tālāk nodots augstsprieguma tīklā. Spriegumu uzceļ galvenokārt dēļ tā, ka ir iespējams izmantot mazāk diametra kabeļus. Cik liela daļa no saulēnā dienā saražotās elektroenerģijas nonāk uzkrājošās baterijas sistēmās, un kā pēc tam, un kad pēc tam viņa nonāk tīklā? Protams, pats uzkrātuvs vai šīs te baterijas sistēmas ir tīkla stabilizācijas elements. Nodrošina to, ka ir iespējams
iedot tīklā varbūt kaut kādu papildus enerģiju, vai arī tieši, ka ir varbūt kāds ierobežojums tīklā, ka nevajag tik daudz enerģiju dot tīklā, tad baterijās var šo enerģiju uzkrāt. Un tas ir viens funkcionālais elements. Otrs, tas, ka arī baterijas var izmantot, protams, palielināt uzņēmumu peļņu vai šī parka peļņu un darbojoties, teiksim, pērkot elektroenerģiju, ka viņa ir lēta, teiksim, dienas vidū, kad spīd saule, vai varbūt pat negatīva, teiksim, kad ir izdevīgi uzlādēt šo te baterijas un nodot tīklā, teiksim, šajās stundās, kad ir augstās cenas, teiksim, pēc biržām. Pašlaik atrodamies parka teritorijā, kur atrodas uzkrātuves. Tātad konteineros ir baterijas, kas uzkrāja elektroenerģiju. No baterijām pa kabeļu kanāliem elektroenerģiju, teiksim, tiek nodot uz šiem te saucamajiem bateriju invertoriem, kas tālāk nodod uz apakšstaciju. Un baterijas izmantojam pārpalikuma uzkrāšanai, teiksim, gadījumos, ka tīklā mēs nevaram nodot no saules paneļiem, mēs uzkrājam elektroenerģiju, lai nodotu vēlākās stundās, varbūt stundās, kad nav tik liela konkurence elektroenerģijas tirgu, kad cenas ir augstākas. Un otrs būtiskais elements ir tas, ka šīs te uzkrātuves vai baterijas nodrošina tīkla stabilitāti. Var ļoti ātri reaģēt uz, teiksim, pieprasījumiem, kad ir nepieciešams vai nu samazināt elektroenerģijas lietošanu, vai arī viņu palielināt. Tātad šeit ir 26 bateriju konteineri. Kopējā ietilpība ir vairāk kā 100 MWh. Un šie te konteineri ir pieslēgti pie bateriju invertoriem, kas šeit kopumā ir 13 gabali, kas veido vienotu sistēmu. Un no šejienes elektroenerģija tiek nodota apakšstacijā un tālāk jau uz pārvades tīklu pa augstsprieguma kabeli. Un sakiet lūdzu, vai tā ir taisnība, ka elektroenerģija tiek ražota saules parkā arī tad, kad saulīte nespīd? Naktī netiek ražota, tas skaidrs, bet ja ir apmākusies diena vai, teiksim, ir lietaina dienā, kaut kāds apjoms elektroenerģijas tiek nodots tīklā, jā, šī ir svārstības būs. Protams, mākoņainajā dienā varētu būt kāds kritums kā 30%, bet tādā lietainā dienā droši vien varbūt pat, 15% vai 20% no, teiksim, tās jaudas, ko varētu saulainā dienā ražot. Vai šis gads ir labvēlīgs, šī vasara ir labvēlīga saules elektroenerģijas ražošanai? Es teiktu, vasaras Latvijā diezgan prognozējamas, tās svārstības varbūt nav tik izteiktas kā varbūt vēja parkiem, kur šīs svārstības ir kaut ko 30%, saules gadījumā varbūt ir 5% robežās šīs te izstrāde varētu mainīties, staigāt, tā kā tas ir nedaudz tās prognozējamāks. Un arī ziemā taču elektroenerģija tiek ražota. Ziemā varētu teikt, jā, ir, ja mēs skatāmies gada griezumā, tad tādi nosacīti tukšākie mēneši novembris, decembris, janvāris saules parkām, savukārt no kāda februāra vidus jau ir ļoti laba izstrāde ir šajās te saulainajās dienās, un tā turpinās varbūt arī caur gadu. Izbūvējot šo parku šeit Brocēna apkārtnē, veicām teritorijas attīrīšanu no sprādzienu bīstamiem priekšmetiem. Tika atrasti 300 sprādzienu bīstamie priekšmeti, attiecīgi izrakti ārā un aizvesti utilizēt Zvārdas apkārtnē. Tā kā nodevām zemessargiem un nesprāgušās munīcijas speciālistiem, kas var neutralizēt. Jā, un tā kā šeit, varētu teikt, šajās vietās notika ļoti smagas cīņas Otrā pasaules kara gaitā, un šeit arī, varētu teikt, ļoti netālu beidzās, teiksim, fronte vai Kurzemes katls. Un šeit, cik es saprotu, kā vēsturnieki teica, fronti bija mainījušies laikam 6 reizes, teiksim, krievi, vācieši šurp tur gājuši, viens uz otru šāvuši, un tad, principā, šī apkārtne ir pilna ar sprādzienu bīstamajiem priekšmetiem. No sprādzienu bīstamajiem priekšmetiem pārsvarā tika
atrasti artilērijas lādiņi, dažādi veidi mīnas. Nu jā, bez tam arī atrada pietiekoši daudz dažādu veidu lādiņu daļas, kas nav sprādzienu bīstamās. Tas apjoms, kas šeit zemē bija, ir pietiekoši nopietnas. Bet, katrā ziņā attīrot šo teritoriju, mēs nodrošinājām to, ka darba veikšana bija droša, darbiniekiem, kas šeit uzstādīja un veidoja šo te parku. Un sakiet, lūdzu, vai Saules parkā ir arī kāds cilvēks, kurš šeit ir klātesošs katru dienu un uzmana Saules parku, vai viss ir pilnībā automatizēts? Protams, ir maksimāli automatizēts šis process un tāds arī pieprasījums, lai parks varētu ražot konkurētspējīgu, elektroenerģiju par konkurētspējīgu cenu. Protams, ir deražurējušais personāls, kas varbūt seko līdzi un ir gatavs reaģēt, ja notiek kaut kāda atslēguma vai kaut kāda problēma parādās, un tad nokoordinēt, tādas lietas. Bet savādāk, šis ir salīdzinoši maz prasa cilvēku iesaisti savā darbībā. Parka dienvidu daļā ir uzstādīti fiksētie paneļi, atšķirībā no ziemeļu daļas, kur ir grozāmie paneļi. Fiksētie paneļi izvietojās rindās no austrumiem uz rietumiem, tā kā, lai paneļu virsmas būtu vērstas dienvidu virzienā. Arī šie ir apusējie paneļi un spēja ražot arī elektroenerģiju brīžos, ka uzsniegs sniegs arī no apakšpuses, Attīstot jebkuru parku, vai vēja parku, vai saules parku, ir ļoti būtiski ņemt vērā, ilgspējas aspekts, un arī šajā saules parkā Brocēnos European Energy piesaistīja dabas ekspertus un veica priekšizpēti par dabas vērtībām un apzināja tās, kā rezultātā arī dabas eksperti ieteica izveidot faunas koridoru, tā kā mēs nesvienējam ziemeļu un dienvidu daļu, tā kā tur ir, dzīvnieki var brīvi staigāt. Tāpatās arī ir atbilstoši vadlīnijām, labās prakses vadlīnijām esam uzstādījuši speciālus vārtus, lai gadījumā dzīvnieks pārliec pār sētai, tad ejot gar sētu, viņš var iziet caur šādiem te vārtiem. Mēs pie vārtiem, kas domāti faunas izkļaušanai, vai dzīvnieku izkļūšanai no parka, ja gadījumā kāds ir pārlicis pār sētai. Vārti šajā virzienā nevarās, savukārt šajā ir brīvi, var izspiest dzīvnieks ārā un izkļūt ārā no teritorijas. Un, protams, tas ir ļoti būtiski piesaistot startautisku finansējumu, jo projekta izmaksas ir aptuveni 60 miljoni eiro, un tā kā mums ir daudz ārvalstu finansētāji.